Raidījums Kontakts ar Čārlzu Stenliju, nesot evaņģeliju visā pasaulē. Es iepazinu to kungu, kad man bija 43 gadi. Visu bērnību un jaunību es aizvadīju bez tā kunga. Es pazinu Dievu, bet nepazinu Kristu. Kad iepazinos ar savu vīru, mums katram jau bija 3 bērni. Mēs apprecējāmies pirms 14 gadiem un jutām, ka vēlamies arī kopīgu bērnu. 4 reizes piedzīvojām spontāno abortu. Man bija veselības problēmas. Bija vairāk aspekti, kas liedza mums tikt pie kopīga bērna. Es atvēru pirmo Mūzes grāmatu un sāku lūgt, balstoties rakstos par Ābrahāmu un Sāru. Tas atvēra manu sirdi, un es redzēju, ka Dievs viņus svētīja, un es sāku par to lūgt. Un tad pie 5. mēģinājuma saņēmām ziņu, ka esmu stāvoklī, un viss šķita kārtībā. Kad Antonijs piedzima, mēs bijām pārlaimīgi. Tas reizēm bija arī šoks, jo pēc zaudētajiem bērniņiem mēs beidzot dzirdēju viņu raudam. Es varēju redzēt viņa seju. Dievs mums uzdāvināja šo skaisto mazo puisīti. Viņš bija daudz vairāk, kā es spētu jebkad iztēloties, un viņš lieliski attīstījās. Mēs pat nevarējām iedomāties, ka šīs laimes vietā mūs varētu sagaidīt kas cits. Toreiz šķita, ka viss, kam esam gājuši cauri, ir bijis tā vērts. Nosvinējām viņa pirmo dzimšanas dienu, viņš sāka runāt, viss bija lieliski. Aptuveni 14 mēnešu vecumā viņam parādījās drudzes. Viņu ielika slimnīcā, lai veiktu analīzes. Šķita, ka viņš cieš no sepses, un tobrīd mēs bijām pārbijušies. Viņš to visu izturēja, bet aptuveni 12 skaidru vārdu izrunāšanas redzējām, ka viņš zaudē spēju runāt. Viņš vairs nespēja paveikt daudz no tām vienkāršajām lietām, ko viņš prata pirms tam. Viņš rotaļājās citādāk, sāk darīt daudz dīvainas lietas, sāk izskatīties, ka viņa mute būtu stīva. Mēs nezinājām, kas notiek. Mēs nezinājām, ka tas tā turpināsies vairākus gadus. Viņam diagnosticēja autismu, īsi pēc tam arī UDS, dzirdes traucējumus un runas apraksiju, kad smadzeņu mutes sadarbība nenorit kā nākas. 4 gadus viņš nespēja sarunāties, kas nozīmē, ka viņš nespēja izteikt savas vajadzības, kas visiem bija ļoti grūti. Mēs mēģinājām viņam iemācīt zīmju valodu, bet tas neizdevās, jo viņš nevien nespēja izrunāt vārdus, bet arī nespēja žestikulēt ar rokām. Es jūtu, ka Dievs liek man sirdī atgriezties skolā, lai apgūtu veidus, kā apmācīt Antoniju. Man vajadzēja apgūt jaunas prasmes, lai viņu izglītotu. Ir bijis tik daudz reižu, kad man šķita, ka nekas nesanāk, ka nedara to, ko man vajadzētu. Reizēm mācīt savu dēlu ir tik grūti. Ir grūti, jo kādi darbiņi viņam prasa vairāk laika, un mums nāks pamest visu citu, lai koncentrētos uz viņu. Dzirdes apstrādes traucējumu dēļ dotos norādījumus viņš uztver apgriezti, līdz ar to zaudē daudz laika, atkārtojot to, ko esmu centusies viņam iemācīt kopā ar fizisku attēlošanu. Piemēram, parādot viņam, kā kaut ko uzrakstīt, vai parādot, ko cenšos iemācīt tā, lai viņš saprot daudz ātrāk, ne tikai ar mutiskiem skaidrojumiem. Es ceru, ka mans stāsts vēl kādam var palīdzēt, jo domāju, ka arī citi piedzīvo to, kam esmu gājuši cauri. Reizēm mums kādas grūtības šķiet pārāk mazas, lai par to traucētu Dievu, bet nē, mums vajadzētu ar viņu apspriest katru mazāko savas dzīves sīkumu. Tāpēc nelūdz vienīgi, kad es tumsā, bet arī tad, kad viss ir labi. Lūdzu, lai pateiktos viņam, lūdzu, lai viņu slavētu. Es no Čārlza Stenlija iemācījos svarīgu atziņu. Mūsu atbilde ir tik tālu, cik mūsu ceļi ir no grīdas. Lūkšana uz ceļiem vienmēr ir īstā atbilde jebkurai dzīves problēmai. Mana lūkšana par Antoniju ir, ka viņš izmantotu it visu, ko Dievs viņam dāvā, lai viņu pagodinātu, sekotu Jēzum un iepazītu savu kungu. Turpmāk raidījumā Kontakts, vai lūkšana ietekmē Dievu? Kas ir tavs spēcīgākais iegūms kā Jēzus Kristus sekotājam? Kas ir tava lielākā privilēģija? Kādu praktiskāko dāvanu Dievs tev ir pasniedzis? Atbilde uz visiem 3 jautājumiem ir lūkšana.
Reizēm mēs to uztveram kā pašu par sevi saprotam. Mums šķiet, es taču vienmēr varu lūgt, kad man tas nepieciešams. Ja tu kādam pajautātu, vai tu tici lūgšanai, tad visticamāk saņemt apstiprinošu atbildi. Un ja tu jautātu, vai tu lūdz, arī visticamāk dzirdēt jā. Ja tu jautātu, ko tu lūdz, saņems atbildi Dievu. Bet, ja tu palūksi pastāstīt par šo Dievu, tad dzirdēsi nebibliskas, aptuvenas un pat trakas atbildes par to, kas ir Dievs. Viens no iemesliem tam ir daudzie jautājumi un šaubas, kas bieži vien ielavās cilvēku dzīvē, un viņi sāk domāt, jā, es ticu Dievam, es lūdzu, bet, un tas viss ir tāpēc, ka tā vietā, lai lūgtu ticībā, daudzi lūdz cerot, ka viņi lūdz un cer. Viņi izsaka savu lūgšanu un cer, ka viņi runā ar Dievu par savām vajadzībām, vēlmēm un tad cer, ka Dievs nekad nav paredzējis, ka mūsu lūgšana dzīve būtu šāda. Es ceru, ka Viņš ir paredzējis, ka tā ir pilna ar pārliecību un nešaubīga. Mēs varam nākt pie Viņa, izsekot savu lūgšanu, un tad savā sirdī ticēt, ka mūsu debes Tēvs ir mīlestības, spēka, žēlstības un labestības Dievs, kurš dzird un atbild uz savu bērnu lūgšanām. Tāds ir Viņa nodoms, tāds Dievs Viņš ir. Kā lai mēs nokļūstam pie Viņa? Caur Viņa dēlu, Jēzu Kristu. Tā ir visfantastiskākā privileģija sarunāties ar Viņu, klausīties Viņā un zināt, ka Viņš savā mīlestībā arī runā uz mūsu sirdi. Šajā svētrunā es gribu runāt, vai lūgšana ietekmē Dievu. Jā vai nē? Es gribu atbildēt uz 4 īsiem āķīgiem jautājumiem, kas bieži vien kavējas mūsu domās un atkal parādās, kad mēģinām lūgt. Kad tas notiek, mūsu ticība mazinās, lai arī mūsu debes Tēvs sagaida, ka mēs nāktu pie Viņa droši, ar pārliecību un nešaubīgi. Tāpēc gribu, lai mums tajā ienāk skaidrība. Atveriet rakstu vietu no Kalna svētrunas. Mateja evaņģēlija 7. nodaļā, sākot ar 7. pantu. Te redzam, ko Jēzus ir teicis par lūgšanu. Bieži cilvēki domā, viss, kas man jādara, ir jāprasa un es dabūšu. Bet Dieva atbildi uz mūsu lūgšanām ietekmē mūsu sirds šķīstība. Viņš saka, Mateja evaņģēlija 7. nodaļas 7. pants. Lūdziet, tad jums taps dots. Meklējiet, tad jūs atradīsiet. Klaudziniet, tad jums taps atvērts. Jo ik viens, kas lūdz, dabū, un kas meklē, atrod, un tam, kas klaudzina, taps atvērts. Jeb vai ir cilvēks jūsu starpā, kas savam dēlam, kad tas maizi lūdz, dotu akmeni? Jeb, kad tas zivi lūdz, tam dotu čūsku? Ja tad nu jūs ļauni būdami protat saviem bērniem dot labas dāvanas, vai tad jūsu Tēvs debesīs nedos daudz vairāk laba tiem, kas viņu lūdz? Viņš ir labs Dievs, kurš ilgojas dāvāt saviem bērniem labas dāvanas. Ir 4 jautājumi, uz kuriem es gribu rast atbildes. 4 āķīgi jautājumi, kas guļ mūsu prāta nostūros un reizēm rada problēmas. Bieži cilvēki uz to reaģē jautājot, nu labi, ko tad, ja tas tā tiešām ir? Tātad aplūkosim 4 jautājumus. Lūk, pirmais. Kāda saka, ja jau Dievs ir visu zinošs, kā tu saki, tad jau Viņš zina visas manas vajadzības. Un ja Viņš zina visas manas vajadzības, tad kāpēc man ar Dievu vispār jārunā? Pirmkārt, tavs pienākums nav viņu informēt, tāpēc mēs varam viņu lūgt, lai arī zinām, kas teikts viņa vārdā. Jūsu Tēvs jau zina pat pirms jūs viņam ko lūdzat. Kāpēc man viņam ko lūgt? Jo tādējādi tu pagodini Dievu. Kā savu vajadzību risinājumu, kā savu vēlmju un vajadzību avotu. Lūdzot viņu, tu viņu pagodini. Viņš vēlas, ka mēs viņu lūgtu. Citādi mēs to uztveram kā pašu par sevi saprotamu. Cik bieži tu apstājies, lai no sirds pateiktos Dievam, ka viss norit labi un mierīgi? Kad mēs varam būt pateicīgi par savu veselību,
kad esam slimi, kad mēs sākam būt pateicīgi par to, kur dzīvojam, kad ar mūsu mājām kaut kas atgadās, par to, ar ko braucam, tad, kad tai kaut kas notiek, par saviem draugiem, kad pēkšņi viņu vairs nav. Mēs zinām, ka tu esi visa avots, tāpēc mēs nākam pie tevis. Tāpat viņš arī saka, jums nav, tāpēc, ka jūs nelūdzat Dievu. Tas vien, ka Dievs zina tavas vajadzības, nenozīmē, ka viņš tās apmierinās. Tu viņam par to nelūdz? Jo tu vai nu to uztver kā pašu par sevi saprotamu, vai arī esi pārāk lepns, lai viņu lūgtu. Tu teiksi, jā, bet es neticu Dievam, es negribu Dievu apgrūtināt. Tu nevari apgrūtināt Dievu. Tu teiksi, es nedomāju, ka Dievu interesē manas dzīves sīkumi. Ja tas ir kaut kas tāds, uz ko tu gribi rast atbildi, tad Dievu tas interesē. Tev vajadzīga gudrība un vadība, Dievu tas interesē. Tavā dzīvē ir kāda vajadzība, finansiāla, fiziska, materiāla attiecībās, Dievu tas interesē. Viņam rūp, kas notiek tavā dzīvē. Otrs jautājums, ko es bieži dzirdu, ja Dievs jau iepriekš ir paredzējis, kas notiks katrā situācijā, kāpēc man vispār vajadzētu lūgt? Šķiet, tā ir pilnīga laika izniekošana. Ir ļoti labs iemesls, pat divi, kāpēc mums vajadzētu lūgt. Pirmais, kad mēs lūdzam par ko tādu, ko Dievs jau zina, lai arī ko Dievs grasītos darīt, tas notiek maigi, pacietīgi, klusi. Bet, kad viņš sāk strādāt pie mūsu gribas un vēlmēm, viņš ieved mūs saskaņā ar savu gribu, lai mēs būtu harmonijā ar viņa gribu. Bez harmonijas nav iedomājams miers. Tu nevari atrast mieru pie Dieva, ja neesi saskaņā ar viņu. Piemēram, tavs draugs ir ļoti slims. Vai Dievs zina, ko viņš darīs? Jā, zina. Bet tu nevari zināt, ko viņš darīs. Otrkārt, pieņemsim, ka Dievs zina, ka šim cilvēkam ir jāpamet šī pasaule. Viņš aicinās viņu mājās pie sevis. Tu teiksi, ja jau Dievs zina, kāpēc man lūgt? Viņš mūs sāk gatavot, atklājot savu klātbūtni, lai tad, kad nonāksim šajā vētrainajā ielajā, mūsos būtu miers. Otrs iemesls. Reizēm, kad Dievs jau zina, ko viņš darīs, viņš vienalga ilgojas, ka mēs lūgtu. Jo iespējams tieši tu būsi tas rīks, ko Dievs lietos, lai tas piepildītos. Pieņemsim, ka tavs draugs ir slims. Dievs aizskar tavu sirdi, un tu sāc saukt uz Dievu pēc viņa dziedināšanas. Iesākumā tu varbūt nezini, vai tā ir Dieva griba, bet jo ilgāk tu lūdz, jo stiprāka kļūst tava pārliecība, un jo stiprāk tu sāc ticēt, ka Dievs vēlas viņu dziedināt. Dievs lieto tevi kā rīku. Vai viņš varētu to izdarīt bez tevis? Protams, ka varētu. Tomēr viņš lieto mūs kā instrumentus. Kas notiek pēc tam? Procesa laikā Dievs tiek pagodināts, tiek stiprināta mūsu ticība. Mēs tiekam motivēti lūgt stiprāk, uzticamāk, biežāk. Dievs darbojas sadarbojoties ar mums. Ļoti daudz viņš paveic caur mums.
Piemēram, viņš varētu aiznest evaņģēliju pa visu pasauli arī bez mums, bet viņš ir izvēlējies to darīt caur sludināšanu, mūziku, rakstīto vārdu. Tas ir viņa izvēlētais veids, kā vest cilvēkus pie glābjošās patiesības par Jēzu Kristu. Lūkšanai piemīt arī šis fantastiskais aspekts. Bieži parādās vēl trešais jautājums, vai Dieva mūžīgo lēmumu izdošanās ir atkarīga no mūsu lūkšanām? Kas vispār ir Dieva mūžīgie lēmumi? Tie ir Dieva nodomi un plāni, kurus viņš apņēmies īstenot vēl pirms radīšanas. Kaut kas tāds, ko Dievs darīs neatkarīgi ne no kā. Lūdz vai nelūdz, viņš to darīs. Piemēram, viņš izredzēja Ābrahamu, Īzaku, Jēkabu, viņa 12 dēlus, Izraēlu tautu. Dievs izredzēja viņus kā savu izredzēto tautu, un viņš saka, lūk, ko es darīšu. Nav svarīgi, kas notiek pasaulē, kādas valdības tikšanās notiek, cik daudz karu tiek uzsākti, tam nav nozīmes. Ja Dievs kaut ko ir nolēms, viņš to piepildīs. Mūsu lūkšanām nav pilnīgi nekādas ietekmes uz Dieva plāniem, kurus viņš jau iepriekš pieņēmis. Bet ir lietas, kas ir pakļautas nosacījumiem. Piemēram, viņš saka, ja mana tauta, kas tiek saukta manā vārdā, pazemosies un mani pielūgs un atgriezīsies no saviem grēkiem, tad es tos uzklausīšu no debesīm un dziedināšu viņu zemi. Kāds šeit ir nosacījums, ja viņi pielūgs Dievu? Bet tad ir arī tādas lietas, par kurām Dievs saka, lūk, tas noteikti notiks, nekādi ja un bet, un nekādas lūkšanas to neietekmēs. Tātad, vai Dieva lēmums ietekmē mūsu lūkšanas? Pavisam noteikti nē. Būs lietas, ko viņš darīs, neskatoties ne uz ko. Bet ne jau tur ir problēma. Ja jau mums nav jālūdz par to, ko Dievs iepriekš ir paredzējis, mēs to nekād nevaram ietekmēt, tomēr mēs esam atbildīgi par savu dzīvi. Ja mēs nelūdzam par savu dzīvi, tam ir sekas. Mēs krītam grēkā, zaudējam drosmi, kļūstam nomākti, neauglīgi, tukši, jo lūkšana ir tā, kas mūs savieno ar Dievu. Ja ir lūkšana, tad ir spēks. Ja lūkšanas nav arī spēka. Tu vari būt prāto, kāpēc es visu laiku krītu grēkā un nevaru neko tajā mainīt? Kāpēc man vārdi nav tik ietekmīgi? Kāpēc man liecība nav tik spēcīga? Kāpēc es nesaprotu šo vai to? Cik daudz laika tu pavadi Tēvu priekšā, meklējot gudrību, vadību un spēku savā dzīvē? Tas ir elektrības kabelis. Ja tu to pārgriez, sākas problēmas. Ja Dievs zina, tad kāpēc man vēl jālūdz? Ja jau viņš ir iepriekš nolēms, tad kāda ir atšķirība? Mēs esam atbildīgi paši par savu dzīvi, savu rīcību un arī bezdarbību. Ja caur lūkšanām tu izveido saikni ar Dievu, tā kļūst tevī par tavu sirdi un būtību. Tu iegūsi mieru, prieku un apmierinājumu, un Dievs sāks tevi lietot arī citu cilvēku dzīvē. Tu teiksi, jā, es gribu, lai Dievs man lieto, tad sāc lūgt. Dievs, dari mani derīgu tam, lai tu varētu man lietot. Tu kļūsi derīgs tam, lai tevi varētu lietot, un viņš sāks darboties tavā dzīvē. Tev ir izvēle. Tu vari dzīvot savu dzīvi tikai sev. Tad atskatīties pēc gadiem un jautāt, kas notika? Bībele runā par to, kā Dievs noslauka visas asaras. Vai ziniet, kas mums debesīs liks raudāt? Mums tiks dots mazs ieskats tajā, ko mēs būtu varējuši paveikt. Kas mēs būtu varējuši būt? Ko būtu varējuši sasniegt? Kā būtu varējuši ietekmēt citu cilvēku dzīvi? Bet to neizdarījām. Ja kas tiesas dienā liks mums raudāt, tad tas noteikti būs šis. Un vēl pēdējais jautājums. Vai mūsu lūkšana maina Dieva domas? Atveriet Mūzes grāmatas 32. nodaļu.
Mūzes ir uzkāpis Sinai kalnā un saņēmis 10 baušļus. Dievs redz, kas notiek ar tautu lejā, un viņš saka, tauta ir mani nodevusi. Šīs nodaļas 9. pantā lasām. Un tas kungs sacīja uz Mūzu, es esmu vērojis šos ļaudis, un redz, tie ir spītīgi ļaudis. Un tad nu laid mani, ka manas dusmas iedegtos pret tiem, un ka es izdeldēju tos, bet es tevi darīšu par lielu tautu. Tad Mūzes sauc uz Dievu un saka, kāpēc tavas dusmas iedegušās pret tavu tautu, kuru tu esi izvedis no Ēģiptes zemes ar lielu spēku un stipru roku? Vai eģiptieši, lai saka, viņš tos ir ievedis postā, lai tos nogalinātu kalnos un lai tos izdeldētu no zemes virsmas? Remdini savu dusmu karstumu un apžēlojies par savu tautu, ka tu to neizposti, piemini Ābrahamu, Īzaku un Izraēlu. Un tad 14. pantā ir teikts, tad tam kungam kļuva žēl tā ļaunuma, ko viņš savai tautai bija gribējis darīt. Vai tas nozīmē, ka mēs varam iet pie Dieva, kad viņš ir pieņēmis kādu lēmumu un mainīt viņa nodomus? Nē, padomā par to citādāk. Kurš lika Mūzum sirdī iestāties par Dievu tautu? Dievs. Kāpēc viņš to darīja? Jo viņš redzēja, cik grēcīgas ir viņu sirdis. Viņš zināja, kas notiek. Viņi visi tur kalna ielejā pielūdza zelta teļu. Un Dievs saka, es to sodīšu, bet Mūzes sauc uz viņu, lūdzu maini savas domas, nedari to, un kas notiek? Dievs liek šo smagumu uz Mūzes sirds. Mūzes dziļi iežēlojas par Izraēlu tautu un sauc uz Dievu, lūdzu, 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 dod viņiem vēl vienu iespēju. Un Dievs saka, labi, lai tā būtu. Un Dievs maina savas domas. Dzirdi mani? Saka āmen. Ir 3 lietas, kas nekad nemainās. Dieva raksturs, viņa nodoms un viņa apsolījumi. Tie nekad nemainās. Ja runājam par Dievu spēju mainīt savas domas, tad varam droši teikt, ka viņš nevar mainīt savas domas un nemīlēt mūs. Viņš nevar mainīt sevī neko, kas saistīts ar viņa raksturu, apsolījumiem un nodomiem. Viņš nemainās. Viņš ir nemainīgs Dievs, tāpēc, kad lasām Bībelē, ka viņš maina savas domas, ieskatieties, kas notiek. Viņš saka, labi, Mūze, es dzirdu, ko tu saki. Tad Mūzes nokāpja no kalna un ierauga, kas notiek, ko viņš dara. Viņš izkliedz pār tiem soda vēsti un sadedzina zelta teļu. Viņš tos satriec pelnus, izkais pār ūdeņiem un tad liek to viņiem dzert. Tad viņš sasauc tos, kas bija pie viņa levītu cilti un saka tiem, izvelciet savus zobenus. Vēl pirms mirkļa viņš sauca uz Dievu pēc žēlstības, bet galu galā tika nogalināti 3000 cilvēku. Dievs zināja cilvēku sirdi. Viņš uzlika uz Mūzes sirds šo smagumu lūgt par viņiem. Vai Dievs zināja, ko grasās darīt? Jā, zināja. Kas notiek? Mūzes savā iejūtībā, mīlestībā un dedzībā pret viņiem redz, ka tie ved citu ļaunumā un rezultātā nogalina 3000 vīru. Reizēm mēs nākam pie Dieva, lūdzot viņam vienu vai otru lietu, bet ko mēs beigās ieraugām? Kad Dievs visu laiku ir zinājis, kas mums būtu pats labākais. Dzirdot Mūzes lūgšanu, Dievs savā žēlstībā uzklausīja Mūzu kā aizlūdzēja lūgšanu. Tomēr galu galā Dievs piepildīja savu nodomu. Viņš iznīcināja tos, kas veda pārējos dziļākā ļaunumā. Vai mēs varam lūgt un pārliecināt Dievu mainīt viņu domas? Nemēģini to darīt, ne jau tas ir svarīgi. Vai mūsu lūgšanām ir jebkāda ietekme? Jā, ir. Mēs nevis mainām Dieva prātu, bet gan Dievs savā brīnišķīgajā gudrībā mums atbild atbilstoši situācijai. Mēs nepārliecinām Dievu.
Mēs nepārliecinām viņu atbildēt uz mūsu lūgšanām. Viņš pats to vēlas. Caur lūgšanu mēs nonākam vietā, kurā viņš var brīvi mums dāvāt to, pēc kā ilgojas mūsu sirds. Mēs nelūdzam, lai viņš mainītu ko tādu, ko jau ir nolēms darīt. Mēs lūdzam, lai viņš strādātu pie mūsu dzīves jomām, ko viņš ar lielu prieku arī grib darīt. Kad mēs nākam pie viņa ar šķīstu sirdi, meklējam viņa gribu, viņš mums to atklās. Reizēm ātri, reizēm mēs nezināsim, kamēr viņš nesāk rīkoties. Viņš mums atklās savu gribu, viņš piepildīs savu nodomu, viņš vedīs mūs harmonijā ar savu gribu un nodomu, lai arī iesaukamā mēs varētu to negribēt. Viņš piepildīs mūsu sirds ilgas un vajadzības, jo tāds no viņš reiz ir mūsu tēvs, mūsu mīlošais debes tēvs, kurš ir labs, spēcīgs, mīl mūs ar mīlestību un ir laipns pret mums. Vai tavas lūgšanas ko maina? Jā! Jā, tavas lūgšanas daudz ko maina. Vai lūgšanas kaut ko maina tavā paša dzīvē? Jā. Un citu cilvēku, tavu draugu dzīvē? Jā. Un kā ar cilvēkiem, kurus tu nepazīsti? Jā. Jo tik ļoti Dievs mūs mīl. Viņš vēlas tevi lietot, lai ietekmētu kāda cita dzīvi. Visticamāk, pirms tu uzticējies Jēzum Kristum kā savam personīgajam glābējam, zini, ko Dievs darīja? Atbildēja uz kāda cita lūgšanām, kas lūdza par tavu glābšanu. Tā ir Dieva žēlastība. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties interneta lapā intouch.org. InTouch vada cilvēkus visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch Ministry un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūgšanām un dāvanām.